Labdien! Mēs vēlamies jums pastāstīt par mākslinieckās izteiksmes līdzekļiem epitetu, metaforu un personifikāciju. Epitets. Par epitetu sauc māksliniecisku apzīmējumu, kas tēlēni raksturo kādu priekšmetu vai parādību. Epitets tuvāk raksturo apzīmē vārdu, sniedz par to tēlēni priekšstatu. Piemēram, ar zaļo zāli priecīgs avots runā, krīt viņam mutē zeltains ziedu čemers. Parasti epitets ir arī apzīmētais, taču ne katrs apzīmētais ir epitets. Viens un tas pats vārds atkarībā no konteksta var būt vienkārši gramatisks apzīmētais vai arī epitets. Epitetā ir ietverta rakstnieka attieksme pret apzīmējumā priekšmetu vai parādību, zināms emocionāls pārdzīvojums. Parastiem apzīmētājiem šādu funkciju nav. Epitets var būt arī pielikums, piemēram, Daugaviņa melnacīte, melna tek vakarā. Teikumā epitets var būt ne tikai apzīmētājs, bet arī veida apstākļus, kas mākslinieciski raksturo kādu darbību, piemēram, dziedādama viens staigāja. Atkarībā no sajūtu tēliem, kādus epitetu rada, tos iedala redzes epitetos, dzirdes epitetos, taustas epitetos, vienkāršajos epitetos, saliktajos epitetos. Pastāvīgi epiteti ir tādi, kurus tradīcija pamata pastāvīgi lieto par noteiktu priekšmetu vai parādības apzīmējumu. Pastāvīgi epitetus vairāk sastopam folklorā, piemēram, pelēkais vilks, rakstītās skamanas, ražants augums. Epitets var būt arī tieši nozīmes vai arī pārnes nozīmes vārds. Metafora. Metafora ir vārds vai vārdu savienojums, ko lieto pārnestā nozīmē, kāda cita priekšmeta vai parādības apzīmēšana uz līdzības pamata. Metaforas pamatā ir salīdzinājums. Piemēram, druvās rudzu ziedu dūmi, kūpot lēni kāpj uz augšu. Metaforu no salīdzinājuma viegli atšķirt, jo metaforā nav vārds kāp. Metafora nav divu daļu, tā kā salīdzinājums. Metafora ir koncentrētāka, lakoniskāka nekā salīdzinājums. Metafora izceļ to attēlojumā priekšmetu īpašību, ko rakstnieks grib sevišķi uzsvērt. Līdzīgs biežāk ir atsevišķas pazīmes, kuras tad ar metaforu tiek akcentētas. Piemēram, autiem klātu baltu baltiem, zeme maigu miegu snaužu. Metafora var būt ne tikai viens vārds, bet arī vārdu savienojums. Piemēram, Vidzemes asinssaite, Latvijas kaklarota. Metaforai ļoti tuva ir personifikācija. Personifikācija ir cilvēka īpašība pārnesums uz dzīvniekiem, dabas parādībām vai abstraktiem jēdzieniem. Personifikācija ļoti daudzos gadījumos var uzskatīt par metaforas paveidu, jo parasti cilvēka īpašības lietām un dzīvniekiem tiek piedāvātas uz zināmas līdzības pamata. Piemēram, noiet saule vakarā, sijādama vētīdama, tīru zeltu sijādama, sudrabiņu vētīdama. Visvairāk personificēta ir daba. Personificēta var būt ne tikai viena īpašība, viena darbība, bet viss attiecīgais tēls. Piemēram, saule staigā pāri zemē lielā gaitā, tā aši un raiti rīkojas, izplaš dienas un sarauc naktis, nogrūž no debesīm izdilušo mēnestiņu, izvelk no gravām salu. Personifikāciju sevišķi daudz ir sastopama dzejā, bet tā ir arī ļoti sastopama prozā. Cerams, ka palīdzējām jums saprast, kas ir epitets, metafora un personifikācija. Darbu veidoja Cēsu valsts ģimnāzijas 10. B klases skolēni Rihards Zviedris un Tomas Mēņķis. Paldies par uzmanību!